Sveicināti! Jūs esat piezvanījuši Liepājas pašvaldības policijai. Informējam, ka sniegtās informācijas un kvalitātes izvērtēšanas nolūkos saruna tiks ierakstīta. Papildus informācija par jūsu personas datu apstrādi pieejama tīmekļa vietnē pp.liepāja.lv sadaļā Privātuma politika. Pašvaldības policija. Labdien! Labdien! Šeit Cērps Andris jums pazvanīja. Es zvanu atkal par to iesniegumu, ko es uzrakstīju. Es gaidu atbildi vēl joprojām. Jā. Un rakstīts, ka mēnešu laikā jāsamaksā, tā kā man iet uz beigām, ja nedosiet parādu piedzimības sapratā, jā? Tā, jums nav tas lēmums, tā kā jūs neesat saņēmis to lēmumu? Es mēnešu vidū zvanīju, jums jautāju, kad būs, jūs teicāt, ka tik ātri vēl neesot. Un tāpēc es zvanu tagad, jo nu jau iet uz beigām. Jā. Ziniet, kas ir, es attaisīju to jūsu iesniegumu, es redzu to iesniegumu, bet atbildi vēl nav. Es skatos, es neredzu, ka būtu taisīta atbildi. Ja es neredzu to lēmumu, viņi nav pielikuši klāt, tad viņš nav uztaisīts reāli. Ja jau būtu sagatavots, es redzētu viņu, ka viņš ir pieliks klāt. Nu jā, es vienkārši... Es skatījos, jums 3. ir tas iesniegums bijis, līdz 3. jūs vēl varat vilkt. Bet... Samaksu. Nu jā, bet šodien ir jau 1. Es saprotu, jā. Viņu nesaprotu. Es saprotu, es tikai paskatos, kas reāli programmā ir. Jā, labi. Te no pašvaldības policijas. Jā. Mēs skatījāmies, jums uz adresīti ir izsūtīts tas lēmums. Man nav nekas. Nu, interesanti. Vienkāršā pastsūtījumā mums vajadzēja būt patkastē. Lēmumā ir sūtīts. Kas tad, varbūt jūs varat pateikt, kas tur ir rakstīts? Es vienkārši... Tur ir negrozīts atsauc. Negrozīts, jā. Nu, tad es uzskatu, ka tas nav taisnīgs lēmums. Tāpēc, kad es uzrakstīju situāciju, kā tas notika, kad tas notika, ja tā, tad es uzskatu, ka tas bija netaisnīgi iedots sots. Un ja tas tā ir sanācis, tad es vienkārši, kā ziemeļu tradīcijas šamans, versīšos pie ziemeļu dieviem pēc taisnas tiesas. To naudu samaksāšu, bet savādāk dabūšu atpakaļ no tā, kas man to nodarīja. Labi, tencim pa sarunu. Jā, labi, visu labu. Mēs esam bijuši pie šīs ābeles. Toreiz Vineta prasīja, kā sasniegt kaut kādu risinājumu. Un ābelīte toreiz teica, ka tuvākā laikā viss uzlabosies. Vajadzīga ir pacietība un centība. Jā, atnesu cienestiņu. Man ābeles gariņš pateica, iedod man rociņā. Kurš ir tādu rociņu redzējis? Saulīņa. Man pašlaik būs jāpastrādā. Man ir līdzā mani instrumenti, mans rūnas, ar kurām es varēšu sarunāties, caur kurām es varēšu sarunāties ar garu, jo ir jautājumi, kuru man pajautāja, es teikšu neitrāli viens cilvēks, jo viņai ir tāds jautājums. Jautājums ir par darbu, par nākotni. Cilvēks studē, paralēli strādā, ir viena augstākā izglītība, mācās otru augstāko izglītību, meklē izaugsmi. Un sieva jau skatījās, kas viņai būtu vajadzīgs, bet pie ābeles nākam vēl precizēt. Jā, es pafilmēšu, kā Vineta skatās. Tas viss pie tā iet klāt, tāda ir īsta dzīve. Maģijā. Vaidoties maģijā. Tu to izgriezīs obligāti. Labi, ejam tālāk. Es tev vienkārši gribētu palūgt, tu man palīdzi, vīriņ, ja? Lūdzu.
Tu dari, kas tev tālāk jādara. Tagad dari, kas tev jādara, jā? Pietiek filozofija. Jā, bet tagad jā, bet zini, kas ir pa lietu? Jā. Man tagad liekas, ka man tagad baigi koriģē, un es jūtu, ka tas ir pret manis, pret Spālu. Tu gribēji, lai es kaut ko runāju. Nu jā, bet tu nerunā, tu nepalīdzi. Es tev palīdzu, es tev saku, ka tagad šitā saruna ir lieka. Nu, viņi ir lieka, bet es domāju, ka tu man tā kā piepalīdzēsi, piespēlēsi, pārunāsi, bet tu nelīdz man. Es saku tev, man nav tāds liekas, ka tu tagad vienkārši kasies. Es kasos. Es tev tūlīt pateikšu. Es tev palīdzēju tas, ko es vienmēr no tevs vēlos, lai tu man dod enerģiju, lai es jūtu tev, ka tu esi ar mani, un kad ir maģija, bet tagad tu esi tā kā operators. Es tev palīdzēju sākt. Es tev palīdzēju apstāties tajā tekstā. Mēs iesim tālāk. Šeit es neskatīšos. Es iešu, kur ir gaišs un kur ir ūdens, kur es ko redzu un kur ir akmens, kurus var nolikt. Jā, es iešu tur. Neiekāp te tikai. Te ir dubļi prātīgi. Pļak, pļak. Pļak, pļak, pļak. Tā, reku es būšu pie sava akmenis tur. Un arī zirgi. Zirgi man palīdzēs, man zirgu enerģija būs noderīga, jo dzīvnieki tie, no kuriem es smeļos enerģiju, un man viņi arī noņem negatīvo, kas man traucē, negatīvo cilvēcisko, izskaitinošo. Sveiki, Evas!
Tā. Nu, re. Es domāju, ka vienkārši fantastiska vieta. Nu, ko? Vienīgi man ir ļoti tumši jau. Vai tumšā, Jā. Labi. Labi. Es pamēģināšu tā vietas Veriņiem nolikšu cienastu. Es gribu pateikt, ka es aktivizēšu Asgarda saimnieces Frigas formulu, lai runātu ar Odina sievu Frigu, ģimenes sargātāju un tradīciju sargātāju, ģimenes tradīciju. Un viņa ir tā, kas dod nerunājot, telepātiski rīkojumus māsām Nornām, likteņu dievietēm, pagātnē, tagadnē un nākotnē. Protams, ka tagadnē, jo tagadnes Norna ņem no pagātnes, skatās, kas tur ir izdarīts un ko tur var pamainīt, lai nodotu informāciju nākotnes Nornai, ko var izmainīt. Mēs savu likteni varam mainīt. Jā, nepārklausījies, var mainīt, bet tikai tā, ka ja tu to esi tiešām pelnījis un tev ir milzīgs gribas spēks. Tā, un rūnas es aktivizēšu savus rokas, tā teikt, ar asinīm. Asins izliešana, protams, nebūs. Kā nav? Nifilheima puse, 2 sargi, Asgarda, likuma pasaules un Nifilheima. Tā es tos vārdus redzu. Tā ir Nifilheima, ir apziņas zeme. Tā, nu ko, es palīdzēšu cilvēkam, kurš meklē savu ceļu. Nu, nav tā, ka viņi prasīja, sieviete jauna prasīja, ka parāda man konkrēti, kur virzīties, un tas ir tā, tur pieņemsim, jā, tur kaut kādu pilsētu, un tur kaut kādu, nezinu, Bērz iela 6, jā, tur ej un pa labi, pa kreisi uz tādām kāpnēm, un tur tas būs. Nē, tā tas nenotiek. Mums ir jāskatās, kāds cilvēkam ir šīs enerģijas, kāds uz doto momentu, kāds ir spēks, potenciāls, ko vispār cilvēks ir izdarīt. Un es jau mājās mazliet pastrādāju un paskatījos, un es redzēju, ka elfi man teica tā, ka es tā īsti, ka enerģijas pagaidām ir svarīgas, lai sakārtotu savu veselību, tieši sev. Jo pats vērtīgākais, kas ir jaunība, tā ir jaunība, kad ir cilvēks pilnbriedā, jaunībā, un to nevajag tā izšķērdēt, bet sākt ar to ar sevi vispirms. Jo daudzi vienmēr domā, ka svarīgi ir karjerā, izglītībā un darbs, bet kur paliek pats cilvēks, tā kā, tas sanāk, ka pārāk daudz dzīvo nesasniegtajā ilūziju nākotnē, un te un tagad cilvēks tā kā domā, ka viņš tā kā nav nekas,
kad svarīgi ir tikai tas, ko viņš plāno, domā, bet fiziskais ķermenis kaut kur izpaliek. Citreiz ir arī cilvēkiem otrādi, ka tieši ir ļoti svarīgi fiziskais ķermenis un nav nekas tās enerģijas, kuras tieši iet uz nākotni, nu, tā vēl saka, te un tagad dzīvo un vienai dienai un tāda visādi psiholoģiskie morgi, tāda ir arī cilvēku kategorija. Tagad es skatīšos tā, kā man orākuls man ir Ziemeļu dievu orākuls. Tas nav tāds, tur ir jāzina mitoloģija, jālasa daudz, jāmācās. Tas ļoti sarežģīts. Tas ir Igdrasila orākuls. Igdrasila orākuls ļoti sarežģīts, ļoti nopietnas. Protams, ka viņš nav pilnīgi pilnīgs, nu nekas absolūti nav visur ideāls un pilnīgs. Man arī citi vēl orākuls, orākulu kursus pievienojot, šoreiz man būs šis. Un tad es skatīšos, nu kā es saku, kā tā ķēdīte risināsies. Tā. Sāksim ar to, kad vēlreiz man uzdod Andri jautājumu. Un es, kad tu jautājumu man saka, es jau skatos. Jautājums bija cilvēkam, kā atrast vajadzīgo darbu, lai varētu tālāk attīstīties. Cilvēks, kas mācās otru augstāko izglītību mākslā, kuram ir jau augstākā inženieru izglītība un kurš grib atrast darbu un ceļu, lai varētu attīstīties un atrast savu vietu. Jā, liels hauss ir. Liels hauss ir ar hauss tajā visā. Tātad, īsāk sakot, hauss zināšanās, hauss likumos un hauss enerģijas ir tādas, ka, ja viņas ir harmonizētas, viņas ir ļoti vajadzīgas, tad ir labi, bet ja viņas nav harmonizēts, tā kā paskatīšos tā, to esam ieši tālāk, viņas aizverās ciet. Viņas nav tā kā, viņas nav neharmoniskas, bet viņas ir tā kā gaida kaut ko tās enerģijas, kad viņas pareizi ievirzīs. Tā man tikko pateica. Bet viņas ir pareizi jāievirz, un tāpēc arī nevelti tas jautājums. Tā, tad es skatīšos tālāk. Ir kaut kas, kas nav redzams. Un ir kaut kas, kas ir saistīts arī ar virdu viņai. Tas, ko nezināšu ne es, tas tieši tas, ko es teicu, ka Friga, dieviete Friga, viņa dos tādu informāciju mainīt virdā normām, kāda būs viņai nepieciešama, un to nevarēs ne viņa vēlēties un pateikt, ne arī es to varu pieprasīt. Tas ir normāli, un tagad tās izgaismosim, skatāmies, jā, tagad jā, ir jāredz, kas ir, nav, ir, tad nekas nav tik slikti, ir kaut kas, ko viņi neredz. Ko viņi neredz, nedzird, nezina, un līdz ar to viņi arī nevar to paskaidrot un pateikt. Nu redzi, reku man ir Verdandī nākotne. Norna, konektējamies ar Nornu.
Jā, viņa ir ļoti rūpīga, cītīga, un viņa tiešām vēlās savu tādu rimeslo, kā pateikt latviski? Amatu. Amatu, jā, viņa ir amatu cilvēks, un viņa vēlās tādu savu, tieši savu pat darīt. Viņa tas ir tas, kas viņai ir tai tumšā pusē, ko mēs neredzējām. Nav tā, ka viņa vispār grib kaut kur pie kaut kā. Viņai vajag, viņa īstenībā nezina, nejūt vēl, bet tas nāks ārā nākotnē. Viņai būs savs, pilnīgi savu uzņēmēju darbību. Un tas viņai nāks pēkšņi kā apskaidrība. Nu, vēl saka cilvēki kā zibens spēriens, un vai es saku lampiņa iedegās, ja, un tad tu saproti. Tā, un tagad ejam tālāk, tad es redzu sīkāk, kamēr mani vaļā tagad atvērās, man dod informāciju, es teikšu uz priekšu, un tad es varēšu sīkāk navizna tālāk, un kas tas uz kuru pusi, skatāmies tālāk. Tā, kas tam ir vajadzīgs? Tam ir vajadzīgs gudrība un skaistums. Nu, es to skaidrošu personīgi cilvēkam, bet tagad es saku tā, ka, lai to varētu, lai cik tas nebūtu kādam likties dīvaini, jā, cilvēkam ir labi jāizskatās, un cilvēkam vienlaicīgi jābūt arī ir vietas. Vietas, jā. Jā, vietas, gudri vietas. Sportot, veselīgi dzīvot, gulēt, režīms, un to viedi savienot ar dinamisko, laicīgo dzīvi, jā, to sociumu, kas ir apkārt, un tur arī jāmāk manipulēt, jo dažādas reliģijas, dažādi cilvēki, dažādas enerģijas, jā, un nevis, teiksim, ar katru tur rāties un nerāties vai skaidrot, tur ir jāmāk kā, jo tas viedums ir tas viedums nevis, lai kādu tur pārveidot, bet priekš paši cilvēki, lai viņš var viegli iekļauties tai sabiedrībā, bet nevis tā, kā psihologi māca, tur tā viegli iekļauties, es tur tāds paklad, nē, bet ļoti gudri saprast, ka tas jau nav nekas tāds. Ja es redzu, ka tur priekšā sēž tāds cilvēks, kur tā un tā viņu var apiet, es mierīgi viņu apēju, un es zinu, kas man jārunā, kas man jāsaka ir, es zinu, kā man tādas situācijas ir, jā, man gari saka, ka nerunā ar cilvēku par to tēmu, vai ieej iekšā un izdara to un ej prom, es to klausu, tāpēc, ka tas man ir domāts mans pašs labad, jo tas ir fantastiski, kad es to saprotu un es to ieju. Man nav tā, ka kāpēc man tā saka, es nevaru tur iet runāt. Man gribās tur iet parunāties, paklačoties, ja? Un tāpēc tam brīnos, kas notiek, un tad, tā. Tad ejam tālāk, ejam dziļāk. Jā, un tieši tas, ko es arī teicu. Tas ir veidojās, tu palieci tāds elastīgs, veiklība, vieglums panākt to, ko vajag. Tas ir tās enerģijas, pa kurām es sākumā runāju, ka ir ļoti svarīgi šīs enerģijas. Tā, un tagad mēs paskatīsimies. Tagad es redzu, ka te ir, mums enerģijas ir kaut kas, redz, ko es atradu, to tumšo neizgaismoto man ir. Tā, tas ir tas, kas pavēl neveiksmes. Pavēl neveiksmes. Labi, tā, mēs tūlīt tās tiksim centrā. Un tas ir. No kurienes tas ir? Muspelheimas uguns pasaule. Uguns pasaule. Muspelheimas ir fantastiska pasaule, tā ir arī man mīļa pasaule.
jo uguns visu iznīcina, bet dod iespēju. Tomēr pamēģini vēlreiz. Sāc no gala, un man ļoti iedvesmo šī pasaule. Un es te esmu pateicīga. Tā es tajā lukturīti grūti. Es teicu, ka tas nav tik vienkārši. Tas nav sēdēt mājās pie galdauta puķaina. Zirga atnāca skatīties, ko tu dari. Mīļš, nu iedod man bučiņu, nu iedod bučiņu, nu nāc, nāc Evaz, nāc Evaziņ, nāc, skaistu, nu iedod man bučiņu, nu iedod mīļu, jo, ai, ko tu mīļš esi, mīļš puisīts, jo. Pasmažo man rokas, mažo pēc gardumiņa. Jā, puisi, kāds tu skaists esi. Cik tu skaists esi. Nu ļoti skaists puisis. Ai, kāds tu skaists. Kāda viņam siltā, karstā elpa bija. Tā. Viņš man kaut ko iedeva, es to pastīšos. Sapratu, man šitas nav jālasa, reku ir izcinājums, man to zirgs iedeva. Nu pat kā iedeva, sapratu, kur ir rūnas. Kaut kā baigi ievilkās, mums viss tas baigi tumšs jau ir. Tajā 2 lukturīšiem mēs ņemamies tagad, kamēr zirga apkārt mums ganās. Zini, Nu. tā tumšā puse tur nav nekā tāda. Es neko nerakšu. Te ir cilvēks ir ļoti spēcīgs un ļoti gaišs. Viņam ir tikai viens liels netikums. Tas, ko es redzēju viņa natālā kartē. Cvergu enerģija tumšā. Ja to savāks, viss būs kārtībā. Mums katram ir ēnas puses. Un vienkārši izklausīsies, man tas ir vienkārši, tāpēc, ka es pat šo pieredzi izdzīvoju. Tātad ir vienkārši savu iekšēji jāizmaina no negatīvā sevi uz pozitīvo. Tas ir tā, kad tu vienkārši, palieci savādāk, būs grūti, ja tātad, ja rupi runāja, nerunās vairs, ja pūties, tad nepūtīsies, ja psihos, tu savaldīsies, bet risinās, kāpēc, ja vajadzēs atpūsties, tad uz sevi nepurpinās, šitas viss, tas nav nekas sevišķs, tas ir tik viegls variants, kā ar sevi var pārveidot, un tad viss momentāli atverās, jā, tas ir tas tā, nāk viņa viss un caur un atvērsies. Jo man šitā bija pašai pēc pieredzes, kad es kādreiz strādāju, kā es saku, iepriekšējā es aizgāju strādāt uz salonu lielu, es nenosaukšu nosaukumu, un es redzēju, ka tur viss ir, kā es parasti saku, jā, viens tur ir tāds, kā saka, es te tāda baltā vārna bija, es nevienam nepatiku, un tad es domāju, tā nevar būt, tad, jā, man jāpielāgojas viņiem. Protams, ka tagad es saprotu, ja es esmu viena, un viņi ir, teiksim, no 10 es esmu viena tāda, un viņi 9 ir tādi, tad labāk tam vienam iet prom. Bet tur, kur jau ir 9 tādi, vienā, tā doma ir tāda, kad, ja ir pus uz pusi, jā, cilvēki, jā, dažādi raksturos, tad var ļoti labi sastrādāties.
Bet, ja ir pilnīgi pretēji tev vairums, tad labāk iet prom, meklēt, kur ir līdzīgāk tev enerģijās un raksturos un varbūt mērķos un tā tālāk. Un man tā bija, ka es tajā salonā jūtu, ka es neiederos tur, bet es tad izvēlēju, ka es to varu izmainīt. Man bija grūti, jā, un es tāpat kā viņi sāk darīt. Piemēram, šampaniet glāzēs ielēju, kur man vispār riebjās, ko es daru, jā. Es pat vienreiz gandrīz vai iekāpu mašīnā un tā viegli iešvilpu sākšu braukt. Es domāju, kas ar man notiek? Tā taču neesmu es. Tad es redzēju, ka notiekās visādi izklaides, tusiņi, dzimšanas dienas svinēšana, kas nav man likās svini mājās to, kāpēc ir kaut kādas kāzas vai kas tur jārīko tāda ārišķība. Tas nebija man. Un tad es sapratu, ka es varēju tādu palikt. Jā, un es paliku pa pie viņiem, jā, tā kā savējais. Un tad es arī sapratu, ka nē, tā neesmu es, tā ir kaut kāda vispār cita vineta. Un te ir tas variants, ka viņai arī no tā jāaiziet ārā un jāpārveido, jo cik informācija un tā vide, kāda viņai ir, tā ir bijusi vide, kur viņai bijis jāpielāgojas. Un tagad no šī pielāgojuma tas ir tas hauss, jāiet ārā. Tagad esi tas, kas tu esi, un, protams, gaišā puse. Tumšā puse ir jābūt obligāti, balansam jābūt, bet lai viņi tagad pastāv tur, kur viņi jāpastāv. Viss. Tagad es interesanti pastāstīšu. Jā, teicu, aiztaisīšu. Mēs esam atbraukuši. Es pēc darba braucu uz šeieni, jo mums vajadzēja šīs vietas enerģiju. Vineta bija sagurusi, es biju saguris, un mēs gribējām atbraukt uz šeieni. Un interesanti tas, ka mēs atbraucām tagad satumst jau ātri. Vēl nav 10, tagad būs 10 un ir jau tumšs. Sikspāriņi lidinās. Vai, kur sikspārnis ir? Kur? Wow! Vai, kur ir? Viņš ir sarks, nakts sarks, sikspārnis. Un interesanti tas, ka akala zobgaļiem būs ko teikt, ka mēs pa naktīm, pa mežiem blankstamies. Jā. Jā. Mēs neesam mežā, mēs esam pie ezera, kur ir zirgi. Mežs te tāds nav, te gan koki ar akmeņiem te ir. Bet tumsa ir, nakts ir, un mēs atkal blankstamies. Un tāds ir darbs.